Just listen. Čau visiem! Atkal esam UB Moto kanālā un atkal šodien braukšu pakaļ vienam foršam strītiņam. Tā karietīte sagatavota, lieko noņēmām no piekabes. Cerams, ka mocīts būs labs, pēc saraksta spriežot būs labs, jo tikko bija viens brauciens pa tukšo pie baigi foršā dīlera, starp citu Uldis varētu iemest linku apakšā viņa adresi, kur viņš tirgo mocīšus, jo vajag var no viņa iegādāties, palīdzēt ar moču iepirkšanu. Tur ir visas iespējamās markas un visām gaumēm, tā kā tas ir baigi labais dīlers, bet tas mocīts, ko es aizbraucu pie viņa skatīties, man viņš kaut kā īpaši nepatika un es viņu nepaņēmu, bet ja vajag, var palīdzēt ar moču iegādi. Tā kā jā, ielikšu nelielu video, kā viņam tur izstāst tas veikals. Reku, šitāds veikals. Moči daudz, visām gaumēm. Pilnīgi visām. Tur vēl turpinās. Reku daudz. Reku kaut kāda tāda tā kā eksporta variantu vairāk. Un šitādu V-Stormu 2500 piedāvā ar koferiem. Reku nāk tādi koferi. Kas te vēl bija? Nu te dažādi moči. Reku to Varadero šitādu piedāvāja. Reku daudzīties tā. Piedāvāja pa 2000 eiro, viņš bija gatavs man atdot, bet es kaut kā... Ne, 2200 es gribēju lētāk, jo te daudz kas jāmaina viņam. Tehniski viņš it kā ir ok, bet daudz darbi. Daudz darbi jādara. Riepas, ķēde, bremžu diski, bremžu kluči, saļņiki. Cena laba, bet daudz jādarbojās. Tāda baigi individuālā krāsa, tāpēc mums tas mocis tā kā iecepīja, ieinteresēja. Vai tā ir oriģinālā krāsa vai pārkrāsots, grūti pateikt. Tā pa internetu skatoties, tā kā braukšu dzīvē, skatīšos un cerams, kad arī paņemšu. Sekoju tālāk. Kad mēnes spīd, man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu kā ir mocīts. Šitāds te pirmais iespējas ir labs. Das für meine lettische Freund. Ja. Alles gut. Alles gut, ja. Lūk, šitāds te. Wir schauen immer Originalzustand, Kilometerstand, weil in Lettland habe viel, welche machiniert mit Kilometer und so. Ja. Nein, hier in Deutschland immer alles ist in Ordnung. Immer. Aber hier wird das genauso gehandhabt. Mhm. Tā es šauju man visu. O, ieliks. Šauju man taini. Da. Ja, dann geht er von alleine rein. Jā, 45,600. Ok, skatīšos tālāk, man tagad ilgi jāpēta, vai ņemšu vai neņemšu, bet izstāst, ka ņemšu. Visam jāiziet cauri. Tā, precīzi pie 101 grāda ieslēdzās ventilators, viss ir bumbās, viss ir čot, tā kā mocīt kraujam iekšā un tad jau vēlāk skatāties apskat. Viss. Ko izbraucu līkumu, ļoti patīk, ļoti apmierina, nu jānomazgā tikai. No sākuma piebraucu domāju, tas taču ir Garbačovs, bet nē. Onkuls kaut kāds, jā, tā kā, lūk šitā te, labi. Jāpastās vēl papīra, dokumentāciju un var kraut iekšā. Nu, smuka kastīti, protams. Nu jā, vārds sakot tā, onkuls gados braukājs. Nu ko, mocīts ir nopirkts. Uztankosim degvielas gan, bet paskatīs kāds smuks viņas spoilerīts apakšā, baigi daudz tuninga. Tā kā jā. Viss kā jauns pie bākas. Viss kā jauns. Tā, pildīsim mēs super degvieliņu liesim iekšā. Iepildījām mazlietiņu. Tādas cenas eiro 81,95. Tā, nu ko?
Iesim samaksāt. Patīk, visur rizomiņas, visur rizoma, blins, tur rizoma. Te arī kaut kāds nelētais gals izskatās. Baigi daudz tuninga. Tikai, netīrs. Kāpēc viņi viņus nemazgā? Nav jau tā netīrs, bet, būs jāpatīra, jāpaspodrina. Riepas, labas, viss, tāds smuks arī šeit, viss tas ten. Karoči, labs aparāts. Es atpakaļ, mocīts ir nomazgāts, un te pastāstīšu īsumā par to, kas man te ir. Tā, rekus, tā pats mocis ir, vienas atslēgas aizdedz, divas šeit ir 3 atslēgas, reku viena ar kodu ir. Ja to kodu vienmēr saglabāju, to es vienmēr saku. 2 īpašnieki viņam bijuši. Pirmais īpašnieks ir braucis līdz 38 000 pie Kawasaki apkalpots. Viņam tagad 46 ir. Un otrais ir mājās pats apkalpojis. Bet izstāst, ka ļoti labi to ir darījis. Pastāstīšu tūlīt, kāpēc tā domāju. Reku pēdējās viņa apskats, pie kura otrā īpašnieka bija. Un viņam ir pilnīgi jauna apskata iziet. Es nezinu, Latvijā, ja tas likums beidzot ir pieņemts, kad arī var izmantot ārvalstu apskats, tad viņam vēl ir pilnīgi jauna apskata iziet. Šeit ir grāmatiņas, apakšējiem spoilerim, slaiderīšiem, tuninga detaļām. Un tad tālāk pa pašu moci. Tā, reku ir mocīts, šitāds skaistulīts ir. Viņam ļoti daudz visādas tuninga detaļas, bet sākšu ar to, ka viņam ir pilnīgi svaigi nomainīta eļļa, jauns akumulators. Nezinu, peļļu gribat ticēt, negribat, pierādījumu man nav, ja gribat, varat paši nomainīt, bet unkuls zvērējās, kad ir nomainīta svaigi eļļa. Tad aizmugurējā riepa būs uz kaut kādi 70%, priekšējā riepa ir, pilnīgi jauna, reku, lipeklīši klāt. Bremžu sistēma ir pilnīgi jauna. Pilnīgi jauni bremžu diski, jaunas kalotkas, armētās bremžu trubiņas, rizoma bremžu sistēma, visur salikta, izvilkti tie tur bačuki, reku rizomas bačuki. Tad tālāk ir rizomas reku vāciņi, baigi smukais apakšējais spoilerīts, tāds redzi, smuki izkrāsots, rizoma aizmugurējie virziena rādītāji, viss numuru turētājs. Te ir baigi labi, viņš zapičkājas iekšā. Rizoma slaiderīši, tālāk itāļu brenda kaut kādas poguļas, skatījos, tie ir itāļu. Rizoma rokturīši, hēbelīši šitie, Sinfojas, skatījos, viens hēbelīts 150 eiro, labi. Tad ragi nāk, Z1000, šitie rakstīts, tie ir oriģinālie Z1000 Kawasaki firmas ragi, tad es domāju, arī galīgi nav tas lētākais gals. Nezinu, kas te vēl ir. Nezinu, tad viņš ir baigi apkrāmēts, karoči. Baigi saķūnēts. Vienīgais, kas viņam no stoka ir atstāts, tas ir izpūtēji stoka. Es viņam vēl prasīju tam unkulim, saku, tik daudz naudas ķūningā. Kāpēc izpūtējis? Nē. Viņš saka, nē, negribu, man patīk šī tāda skaņa. Katram sava galva. Tad nāk reku vēl šitas ten, kur telefonu var pielikt, izvilkt vadu, kaut kur ārā palādēties, nezinu, kāpēc viņi liek tādā vietā. Pats smieklīgākais, nezinu, nafigam, te ir ielikts piepīpējamais. Kaut ko tādu es, nezinu, pirmo reizi redzu. Tā kā jā, īsumā pa to mocīti viss ir. Tā, un vēl viņam nāk šitādi ten, bet es viņus noskrūvēju, viņam šeit bija uzlikts spoguļiem, lai spoguļi vairāku sāru, bet man liekas pilnīgi nevajadzīgi. Un, jūs redzējāt, kāda gada cilvēks ar viņu braukāja. Vecs unkuls ar dāmīti, viņi respektīvi pārdod dabas močus, viņiem vēl viens tur Suzuks palika, bet tas man neinteresēja, un nopirkuši kabrioletu. Es vēl smējos, līdzīgs Garbačovam, kaut kādam radiniekam, Padebornē Garbačovs dzīvo, viņš bija līdzīgs, viņam bija mošu brālēns kaut kāds viņam. Bet, jā, tas tā kā arī būtu viss. Gatavs doties uz Latviju. Labi, Uldi, saņem mocīti. Bāms! Čau visiem manā UB Moto kanālā. Ko, draugi, esam Latvijā jau.
Un, protams, mums arī rekuri mocis Latvijā. Jā, vakar viņu atvedām, kā redzējāt, jā. Uz šāds te viņš mums skaistulīts izskatās, tas vienkārši mocis ir bomba. Jā, mocis tiešām izskatās lielisks. Lieliskā, tehniskā, vizuālā stāvoklī. Tā kā, jā, nezinu īsti, nav kur piesieties. Jā, nu, ko sāksim, pastāstīšu par to moci nedaudz. Edgars gan jau redzējāt, pastāstīja kaut kā, bet parādīšu jums bišķiņ tuvāk viņu, kāds viņš īsti ir. Tā, protams, vienmēr mēs sākam ar riepām. Riepas mums priekšā ir ļoti labā stāvoklī. Jā, protams, mocim ir ABS, viss strādā, viss notiekās. Priekšējie diski ļoti labā stāvoklī. Kluči arī, cik te var redzēt, bet kluči arī labi ir. Reika mums ir Z1000 aizsargs šitam radiatoram. Eļļa filtri mainīti visi. Tur vispār nav nekas jāmaina. Vispār nekas mocim nav jādara, sēdēs un brauc, viss sadarīts jau tālāk. Mums ir Rizoma slaideri. Reika motora aizsargs. Rizoma aizsargs, tās vāciņš. Vācietis ir patērējies nedaudz. Protams, Rizoma mums ručkas ir. Jā, Rizoma ručkas mums ir. Simple hedalīši. Rizoma arī eļļa šitais te. Itāļu spoguļi. Magazī, jā, magazī visiem rekurē marķējumiem. Nu, teikšu tā, spoguļi naļubiteļi. It kā jā, it kā ne, bet prasītos varbūt arī melni, bet īstenībā izstās ok. Es varbūt vispār likt labāk galā, spoguļus pēc sejiem paņemt, bet tas kā kuram, jā. Tā, tālāk, kas mums ir, te arī šitās te viss smuks mums te izstās. Viss, jā, cik te var redzēt. Arī te ir Rizoma vāciņš, te ir eļļas spiedienu, vai var redzēt. Ieliks iekšā te, ka mums arī ir OSB, var palādēt telefonu. Pirmo reizi īsmā redz, te kaut kur iet pietaisīs, kāpēc. Labi. Vēl mums ir rekur armētā šļūtenis, aizmugurē, arī priekšā. Jā, tālāk arī Rizoma reku mums eļļas šitais aizmugurē arī ir. Jā, tālāk bremžu diski rekur aizmugurē kā jauns. Kluči vēl braucami. Tālāk šitais arī likts ir. Šis ir tāds ķūningotais kaut kāds rekur ir. Body, jā. Tālāk Rizoma pagriezieni. Asta Rizoma. Numuru apgaismojums Rizoma, arī visiem marķējumi. Tālāk Dunlop riepa. Nu, sezona vēl noies, mierīgi var nogāzt. Tālāk, kas mums vēl ir? Mums ir stoki izpūtēji. Kāpēc stoks, kāpēc nav sporta, jo pirkām no pada paveca vācieša, kaut kādi 50-55 gadi. Viņš teica, ka viņam īsti sporta izpūtēji neinteresē, negrib ar skaļiem izpūtējiem braukāt, jo tur arī Vācijā liek sodus, viņiem patīk skaļiem. Un viņš labāk brauc ar stoki izpūtēji. Ķēde ir vēl lieliskā stāvoklī ir. Viss ķēdīts smuki ir. Arī LSL, šitās te kāņas mums ir, visiem marķējumiem. Arī redzējāt, tur papīri nāk, arī visi uz katru šķūningu detaļu, tur ir viss certifikācija, viss tā kā vajag. Tās te mums izstās, tas te Z1000, krasavčiks. Jā, un krāsa arī jau pasties, kāda izstās krāsa. Vienkārši viss oriģinālā krāsa un tāda oranžīga, tāda tumša oranža. Cik videos nevar saprast, video var to atspoguļot vai nē. Arī deņķis viss, smuks, nav nekas nekur saplēsts. Tā kā jā, un šitās te mums izstās, parādīšu tulītās bāku. Tāda izstās bāka mums. Vispār nevienas rūsiņas iekšā pastamies. Vispār viss ir čotkā. Jā. Tulītās arī viņu pielaidīšu. Vēl neesmu laidis viņu. Kopā mēs viņu tūlīt pielaidīsim, pastīsimies, kā viņš pielaižās un kā skan. Mocis ir 2009. gada, jā, 2009. gada. Un 45 nobraucis. Tā kā jā, 9. gads. Un, protams, arī atstāšu aprakstā būs sludinājums, jā, kur tu vari pāriet, pastīties, kas ko un kā. Protams, arī mocim ir 3 atslēgas. Nu, nevar pateikt, ka viņam ir 45 000. Ja vācietis, jā, pa viņu ir
ir rūpējies. Pielaidīsim mocu, tā kā skatāmies. Vēl neesi piesakojis UB moto kanālam, piesako. Un obligāti uzliec laiku šim vidikam, ja patiks, tā kā laižam mociklāt. 45 štukas. Pieleca baigi labi. Visi uguni strādā. Pieslēgsim pagriezienus vēl. Viņam nav. Viens deg. Otrs pagrieziens ir. Bremzīte. Kājas bremzīte arī mums strādā. Tā kā jā, mocs tūlīt uzsils, un tad jau pagāzēsim, parādīšu, kā viņš skan. Tās te mums ir tāds lupurs priekšā, jā. Smuki. Mocs tiešām. Kādi 57 grādi pa lielam, jā. Man patīk, kad mocim ir oriģināla izpūtē un iekšā ir visi katalizatori un viņš tas nesmird, nav baigā smaka tāda smirdīga, kad viss ir izgriezts ārā. Bet to jau pats izdomā, griež ārā, liek sporta izpūtējus un tā tālāk. Bet jā, smakas vispār nav smuki, viss klusi strādā, tāda basīgi mums tā skaņa ir. Labi, davai uzgāzēsim. Skan tā mierīgi, policijas tošims neko neizdarīs, ja būs pārbauda uz ceļa. Skan tā forši basīgi, kā jau sporta izpūtēja. Tā labi paprovēsim, tūlītās arī viņu siltu pielaist. Tak. Arī ļoti labi pielaists vispār, viss čotka. Tā kā tālūk. Jā, izslēgsim ārā. Tā kā jā. Mocs tiešām ir ļoti labā stāvoklī. Lec, ir rūci, brauc, arī izbrauc, iet vienkārši superīgi. Slēdzās ātrumu, vienkārši viss perfekti. Tā kā tā, pa lielam saku, mociem vispār nekas nav jādara. Un arī es domāju, tādā stāvoklī būs grūti atrast šitādu te skaistulīti, un vēl tādā krāsojumā. Tā kā jā, rekar vēl te visai marķējumi ir, ja kas. Tā kā tālūk, mocis ir mums šitāds. Te vēl nāk līdz kaut kādi papīri, tur visādi ir arī pa servisiem un opā, zirneklis rekur. Tur nāk, jā, līdz nāk visādi papīri vēl un tā kā arī viņam pēdējā, viņš apkalpojies ir Kawasaki centrā. Un pēdējā viņam tur bija tas vācies, no kā mēs paņēmām viņu. Viņš teica, ka bija pie 39 000, viņš bija apkalpojies Kawasaki, un tad viņš tur mājās pats eļas mainīs, visu tur darīs ir. Jā, un arī viņš teica, ka tikko ir eļa filtri samainīt, bet tas, es domāju, pats var izdomāt, ticēt vai nē, bet eļa izstās svaiga, un es domāju, tur nekas nav jāmano braukt. Tā kā tālūk. Nu, ko, draugi, tā kā redzējāt, kāds izstās Kawasaki Z1000, jā, no Vācijas. Un es domāju, esi pirmais brauc šitām te skaistulim pakaļ, sazinies ar manīm un atbrauks novērtēs, kāds izskatās motocikls perfektā, tehniskā, vizuālā stāvoklī, jā. Es saku, tādu būs grūti atrast īstenībā. Tā kā tālūk, labi, uzliec laiku, protams, šitam video, abonē kanālu un tā gaida gan jau citas forši interesants video par močiem. Un vēl kaut kas būs interesants gan jau. Tā kā tālūk. Labi, sazinies ar manīm, interesē šitais te skaistuls. Un tad jau sarunās satiksies, varēs izbraukt, pastīties visu un, protams, varēs iegādāties. Un, protams, tu būsi pirmais īpašnieks Latvijā šitam te. Jā. Tā kā tālūk. Labi, davai. Tiekās citos foršos jaunos video drīzumā. Davai, čau!
Ka izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs, baby, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un